Labvakar, draugi! Man ir patiesas prieks jūs šodien redzēt mūsu komandas Everest 20 izlaidumā. Es gribu jūs iepazīstināt šodien ar mūsu komandu un mūsu paveiktajiem darbiem. Aiziet! Ilvars ir kā sniega šķūrētājs. Kad ieslēdzas, tad glāb visu komandu. Taču žēl, ka šoziem sniga tik maz. Ronalds ir pierādījums tam, ka, lai sasniegtu mērķus, dažreiz vienkārši jānomaina frizūra. Ātrākais veids, kā kļūt par miljonāru. Sadarēt ar Ronaldu, ka par katru vārdu bet, ko viņš lieto, viņš tev iedos 100 eiro. Edgars. Noslēgumā pasākumā viņš parūpējas par to, lai visi būtu paēduši. Labi, ka tā. Citādi, ja mums būtu jāpārtiek tikai no viņa smaida, mēs visi paliktu badā. Lana. Šī neatlaidīgā kapteine bija vienīgā staigājošā ballīte visā mūsu komandā. Sieviete ballīte. Bet tikai lūdzu mīļi ātri, vēlams līdz 9, jo man jābrauc mājās. Ēriks. Raunas pašvaldība visdrīzāk būtu gatava viņu iecelt mēra amatā, bet mīlīši, par to bija jāpadomā mazliet ātrāk. Ruslans ir izteicis tik daudz skaidras un foršas idejas, ka komandai par tām vēl šodien jāpadomā. Harijs iedvesmoja visu komandu un Everesta laikā izmēģināja tik daudz hobijus kā neviens. Labi, ka neaizgāja uz radio, citādi laiku pa laikam radiostacijā translētu klusumu. Kalvis vienmēr gatavs sniegt foršu, kvalitatīvu atgriezenisko saiti, arī tad, ja viņam to neviens neprasa. Taķjāna. Sievišķība un maigums visā lielajā vīriešu kolektīvā, taču pieejama ir tikai pēc 20 vakarā. Elgars. Everesta laikā pievarēja lielāko daļu no kopā nobrauktajiem kilometriem, taču neviens nezina, kur viņš bija, jo gandrīz ne uz vienu komandas klātienes tikšanos viņš tā arī neatbrauca. Andris. Kā pamats visai komandai, nepārvarama vājība, nokontrolēt pat to, vai visi dalībnieki ir laicīgi un secīgi apmeklējuši labierīcības. Apgalvo, ka nav kontrolieris. Signe. Pat bezpajumtnieku pierunās sākt strādāt ar sevi, atrast darbu un sākt attīstīties. Ja tu tā nedarīsi, tad turies. Andrejs. Vienīgais komandas atbalsts un paldies Dievam, kas sveiks un vesels. Atbalstu sniedz tikai resursa stāvoklī. Natālija. Atrisinājusi ļoti daudz organizatoriskus un tehniskus jautājumus. Mēs varētu pastāstīt jums vairāk, taču viņa reti dalās ar saviem panākumiem. Un visbeidzot mūsu burvīgā trenere Anna. Annai ir tikai 2 nostājas. Tu vari un tu vari vairāk. Mēs cerējam, ka būs arī 3, tu vari atpūsties. Bet nekā. Neskatoties uz to, ka viņa nav sporta trenere, tāpat mēs dabūjam pumpēties. Everest programmas ietvaros mums bija arī sociālais projekts, kura mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus cerību centrā Madaras, kas atrodas Priekuļu novadā un sniedz atbalstu vientuļiem vecākiem un ģimenēm krīzes situācijās.
mēs organizējam līdzekļu vākšanas kompāniju, lai palīdzētu šim centram. Un cilvēki atsaucās, dāvināja gan produktus, gan dažādus pakalpojumus. Arī paši mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos. Un šeit jūs varat redzēt rezultātu, ar kuru mēs patiesi lepojamies. Tāpat ar mūsu eņģeļu palīdzību mēs organizējam izbraucienu ekskursiju uz cirku un teātri. Janvārī Raunas kultūras centrā mēs organizējam grandiozu galā koncertu bērniem, gan no centra Madaras, gan arī no apkārtējiem novadiem. Koncertā piedalījās tādas mega zvaigznes kā reperis Gačo un Dzeguzīte. Viesu skaits bija vairāk par 150 cilvēkiem. Tika organizētas arī dažādas rokdarbu darbnīcas, tādas kā seju apzīmēšana, apsveikuma kartiņu veidošana un kanvu gleznošana. Lielākie bērni un viņu vecāki varēja darboties batikošanas darbnīcā, spēlēt galda spēles un izmantot mūsu fotostūrīti. Lai visi būtu paēduši, tika organizēta ārā virtuve.
Dievišķā jauda un sīvišķā daile. Esam komanda, esam gars, kur vienotība ir mūsu dārgums. Pārvaram šķēršļus, bailu nav. Virsotņu smailes mums pretī stāv. Tagad dzīvot laiks ir klāts, labāko no dzīves ņemt vēlamies. Everest 20, mēs kā viens, mēs liktenim stāvēsim līdzās. Gars spēcīgs neapkries, mums priekšā tikai debesu spīdums. Nekas mūs nesatriek, nepietur, vienoti uz priekšu vienmēr ejam, brīžos grūtākajos arī tur. Savstarpējo spēku cielam debesīs. Everest 20, mēs kā viens, mēs liktenim stāvēsim līdzās. Kas spēcīgs neapkries, mums priekšā tikai debesu spīdums. Tieši tagad laiks garām nest, izturība mūs ceļ uz augšu. Nevar mūs apturēt vislabais iespējas, kur dzīve piedāvā, mēs esam klāt. Everest 20.